tā noslēdzošie vārdi. Nebaidieties, es ilgi nerunāšu, bet redz, protams, arī, kad betona zinātības bijušas pietiekami grūtas, ne visi ir izturējuši, bet liela daļa ir izturējusi, tad noslēdzošos vārdus gribētu sadalīt divās daļās. Atskatīties ātri uz konferenci, jo, ka jūs šodien ieguvāt, būs, jums paliks tikai tas, ko jūs atcerēsieties pēc tam, ka jūs visi būsiet aizmirsuši. Un, manuprāt, tas, ko mēs gribētu, ka jūs no šodienas atceraties, ir, ka to procesu rezultātā, kas šobrīd notiek Eiropā, mēs varam sagaidīt, ka cements un betons mainīsies, viņam palīgot draudzīgākam videi, mainīsies viņa īpašības, un tas mainīs gan veidu, kā mēs projektējam, ražojam, gan būvējam. Un, protams, ka būs kaut kādi izaicinājumi, mēs dzirdējam kaut kādus varbūt izaicinājumus arī jau šodien, bet jo gatavāki mēs būsim, jo gatavāki jūs būsiet, jo lielāka iespēja, ka jūs būsiet konkurētspējīgi. Un man ļoti patika Osvalda Trofimova prezentācija no Prefabrika. Un tad, ja paskatās tā kā uz industriju kopumā, tad tur bija tas pēdējais slaids ar slaveno Rocky, tad mūsu industrija šobrīd ir kā dalībnieks, ja mēs nepadosimies, tad mēs uzvarēsim. Un, tajā uzvaras virzienā mēs arī šodien gribējām jūs virzīt. Tā kā es ceru, ka tas ir tas, ko jūs no šodienas paturējāt. Par praktiskām lietām, tad pirmais, bet arī ļoti svarīgā lieta, ko es gribēju pateikt paldies Maijai Sadalskai par konferences organizēšanu. Es domāju, Maija pelnīs aplausus. Jo, protams, pārējā Betona Savienības valde daudz runā un domā, bet Maija kaut ko reāli arī dara, lai tāds pasākums kā šodien būtu iespējams. Un pasākuma oficiālā daļa tad ar šo arī būtu noslēgta, bet pagājušajā reizē mēs jau iedibinājām, šodien turpinām, ka mēs aicinām visus interesantus palikt arī uz nelielu saviesīgo daļu. Saviesīgā daļa notiks turpat ārā un varēs arī nākt šeit, bet tas, kas viņā būs pieejams, protams, būs pieejami jūs paši. Viens otru izklaidēt ar sarunām un būs pieejami dzērieni un uzkodas un oficiāli līdz pat 8 vakarā, bet droši vien var, ja kāds ļoti grib, vai rast iespēju arī palikt jā, arī tik drastiski es negatavojos piedāvāt Genādiju, bet iespēja ir noteikti. Tā kā jums vajag padomu, tad Genādijs jums izstāstīs, kā to var izdarīt. Bet tad tiem, kam bija austiņas, tad ļoti, ļoti lūdzu atdodiet viņas turpat, ka jūs viņas paņēmāt, jo mums jāmaksā ļoti liels līgums par katrām pazaudētajām austiņām. Jūs neatdosiet, mēs jūs medīsim. Mēs arī lūdzām šīs vārdu kartes, mēs viņas gribam izmantot atkārtot, tad arī turpat atstājiet, ejot projām. Un savādāk tad es gaidu visus uz tikšanos nākamgad, aptuveni tajā pašā laikā, pa vietu nevar solīt, varbūt mēs taisīsim vēl lielāku pasākumu citā vietā, bet sekojiet līdz mūsu sociāliem tīkliem un tad jūs par to uzzināsiet. Paldies!